Visiem čau, tā atkal es Kristīna, un šodien manā YouTube kanālā mēs apskatīsim Niks adventas kalendāru. Diemžēl nevaru parādīt fiziski šobrīd viņu savās rokās, tāpēc, ka mēs ar manu dēlu Leo jau esam viņu iznīcinājuši. Leo, parādi kastīti. Tā izskatās viena daļa no tā Niks kalendāra. Es esmu šodien mājās viena, tāpēc filmēšana notika mazliet savādāk nekā parasti, bet mēs to esam izdarījuši, safilmējuši, apskatu, un ja tev interesē, vai šis kalendārs ir tās naudas vērts, vai iekšā ir kaut kas labs, manas domas par to kosmētiku, tad turpini skatīties. Man atnāca šī paciņa, tādā ievakojumā, PR paciņa, no Niks. Vērsim vaļā kopā. Būs godīga atsauksme. Paciņa ir diezgan smaga, diezgan izskatās burvīgi. Jā, tas ir adventas kalendārs, kuru es redzēju jau visām kolēģiem. Šis adventas kalendārs ir ar pilnizmēra produktiem, kas ir retums mūsdienās. Skatoties arī luxury brandus, es bieži redzēju, ka liek iekšā tikai pāraudziņus vai kaut kā, sponģus, bet šeit, viss. Home Alone filma, protams, ir leģendāra, es redzēju viņu neskaitāmas reizes, tāpēc, labi, Leo nevar sagaidīt. Pagaidi, parādīsim cilvēkiem, kā izskatās iekšā. Parādīsim tā. Aizmugurē arī ir aprakstīts viss, kas tur ir iekšā. Un es noteikti, Kristīne, kur būs editingā apstrādē, noteikti saskaitīs, cik izdevīgi ir šis, Leo vēl grib jums parādīt, cik izdevīgi ir pirkt šo adventas kalendāru. Jo man šķiet, ka vēl drogās varēs viņu iegādāties laiciņu, par spīti tam, ka jau decembris sākas rītdien. Labi, tā, ver vaļā pirmo. Mēs vispirms visu izņemsim, un tad es testēšu katru produktu. Oh my god, viņš tik brutāli to plēš. Tagad parādīsim, kas palika pēc tevis kalendārā. Nekas vairs nav. Tā viņš atvēra. Viņš vienkārši noplēsa, pilnīgi sadalīja viņu brutāli. Netik skaisti, kā es biju to iedomājusies. Tad es esmu uzkrāsojusi tikai sev tonālo, mazliet iekrāsojusi esmu kontūru, un jā, es esmu gatava notestēt visus produktiņus. Tad šajā adventas kalendārā ir 2 multipurpose jumbo sticks. Viņus var izmantot uz visu seju. Viņi tādā tonī, uzklāšu vienu no viņiem uz acīm, kā bāzi. Uzklāsim jumbo stiku. Uz plākstiņu. Un iztušēsim. Tā, ļoti viegli bija uzklāt, ļoti tāds buttery. Un iedot tādu vieglu tonīti. Es domāju, es viņu uzklāšu arī kā highlighteri. Ar rotiņu paņemšu kā highlighteri. Es pateikšu, ka šis highlighteris reāli nav domāt, viņu izmantot kā highlighteri, neiesaku sievietēm ar lielām porām un tām, kurām nepatīk lieli spīdumi. Ņemsim, testēsim Niks Ultimate Edit atsainas. Atsainu krāsas ir ļoti tādas nēsājumas, ļoti skaista neitrālā paletīte. Iekš ikdienas, man šķiet. Labi derēs ar zaļām, zilām acīm, beju brūnām arī, sarkām tādu toni nepiestāv. Sākšu kā bāzi, paņemšu visgaišāko tonīti un klāšu visu pa virsu savam jumbo stikam. Sataisīsim kaut kādus tādu vieglu smoky eye. Pateikšu godīgi, es neesmu baigais jumbo stika fans. Jo kā bāze viņš arī jau paspēja saskriet visās grumbiņās, kas ir diezgan ātri, bet labi, tā tekstūra viennozīmīgi ir tāda taukaināka un nav baigi paredzēta tieši kā atsauna bāze. Highlighteris manai gaumai
jumbo šis stiks. Uz ekrāna izskatās labi, bet dzīvējā tās, tos gabaliņus var redzēt, attiecīgi. Man nepārāk patīk tādi highlighteri. Tad paliek tikai lūpas. Viņš varētu būt labs uz lūpām. Šo tonīti. Un pufa tušēju uz āru. Un ar šo toni ņemšu, lai iztušētu vēl, pielikšu pie malām. Tonītis man šķiet arī ļoti nesājums. Šis un šis tādi vispārējošie, un šos var vienkārši pielikt klāt. Palete man patiesībā patīk. Droši tādu varētu arī dāvināt jebkurai beibei, bet šajā komplektā jau viss tas ir. Es uzklāju melnu zīmoli un uzkrāsoju skropstutušu. Paaizdēju skropstutuša un melnais zīmolis no Vivienne Sabo. Bet man prasās mazliet tomēr iekrāsot gargļotādu vēl kādu tumšo toni, tāpēc es paņemšu tieši to brūno, par kuru es runāju iepriekš. Gandrīz vispār nebirst, par ko es esmu ļoti pārsteigta. Ja kaut kas nobirst, vienkārši var notriekt par kādu pušīgu otiņu. Un viņas ir tādas caurspīdīgas, kas nozīmē to, ka meitenēm, kuras tiešām nav tā, ka uz jūs ar kosmētiku, es domāju, ka pat viņas tiktu galā ar šīm ēnām. Tas tāds elementārais, mazliet nekārtīgais, steidzīgās mammas make-ups, jā. Paņēmu konsileri, otru konsileri, ko izmantoju iepriekš. Un konsileris man bija Catrice True Skin un pa virsmu mazliet nārs. Actiņas ir pabeigtas, man patīk, kā tas izskatās. Acu paletīte good. 2 vaigu sārtumi, kas bija. Šodien, es domāju, mēs notestēsim, kaut gan varētu pie acīm piestāvēt arī šis, bet pie klētas vairāk šis savu. Nē, esmu iepriekš vispār mēģinājusi šo produktu, tāpēc don't judge me. Oh my god, cik viņš ir pigmentēts. Soft Cheek Tint. Viņš izskatās ļoti pigmentēts. Oh my god! Neliekat viņu tikai uz rokas, uz sejas pa taisno. Es uzreiz nosvačošu arī otro. Nosaukumus pierakstīšu klāt. Tā tūlīt atvainojiet. Nē, tas otrs man pat vairāk, ja godīgi patīk, izskatās dabiskāks. Niksotu, bet tas bija no iepriekšējā PR paciņas. Un laikam es tomēr ņemšu šo augšējo. Un es tā maigi iztušēju. Ja? Un uzklāšu. Pretty. I like it. Jā, es tomēr meitenes neiesaku pa taisno likt, bet šāda uzklāšanas tehnika garantēs jums to, ka jūs nepārforsēsiet ar to toni. Un viss izdosies tieši tā, kā jūs vēlaties. Es domāju, ka viņus noteikti var likt arī uz lūpām. Šodien mēs to nedarīsim, jo šajā adventas kalendārā ir nereāls skaits lūpu produktu. Es nekrāsošu visus, tas aizņems pārāk too much time. Mana laika, jūsu laika, mana un jūsu laika. Tāpēc es salikšu visus produktus, pa cik viņi tur ir. Un no katra mēs testēsim pa vienam, pārējos es mēģināšu uz rociņas. Es palaidu vienu vaigu sārtumu, šo palaidu garām,
Tātad viņi bija iepakojumā 3. Kalendārā ir 3 Fat Oil lūpu balzāmu. Tad es nevaru sagaidīt, kad viņus izmēģināšu. Un šeit, kas ļoti priecē uz Ziemassvētkiem, ir tādi arī šimmerīgie 2 pievienoti un viens arī ļoti skaists. Es nezinu. Es laikam nenoturēšos un mēģināšu visus. Lūpas ir bez nekā. Sāksim bez spīduma, jo pēc tam tos spīdumus nenoņemt. Tas ir Going Viral. Ļoti skaisti, svaigi, dabiski. Nākamais ir No Filter Needed. We will see. Ļoti skaists. Un tonis ir gaišāks nekā iepriekšējais. Bet ko pēc iepakojuma īsti nepatīks. Jā. Bet jā. Šis ir mazāk pigmentēts, bet tas spīdums ir ļoti jauks. Hits different. Arī tāds neko. Tāds ar zeltainīgumu mazliet. Piestāv man matiem. Šis produkts ir must have. Man viņš ļoti patīk. Un viņš ideāli der tām bēbēm, kurām nepatīk kņudināšana uz lūpām, jo viņam nekādas tādas nav, bet ir tāda sajūta, ka tev ir tāds aizsarkārta uz lūpām. Es jums piesūcināšu ar visām meļiņām savas lūpas un tikai tad testēšu matētos produktus, jo savādāk izskatīsies briesmīgi. Tātad kalendārā ir 3 Fat Oil produkti, 3 tonīši. Un beidzot man ir caurspīdīgais arī. Es ļoti gribēju tieši caurspīdīgo. Bet, logiski, caurspīdīgajam nav toņa. Un šis ir tāds standarta. Mani vairāk interesē šis. Kā viņš izskatās uz lūpām. Mēģināsim tieši. So sexy. So sexy. Viņš ir violēts. Iepakojumā biedējoši, bet realitātē ļoti pretī. Nākamo mēs mēģināsim lip cream. Kalendārā ir 3. Lūpu krēmus es neesmu mēģinājusi uz savām lūpām vēl nekā. Skatās ņēmīgi. Mēģināšu sarkano. Un pigmentēts. Oh, boy. Tāds velveta finish viņam ir. Very sexy. Es jūtos very sexy ar šo toni. Un tiešām tāds velveta finish. Uz lūpām. Nu, ir sajūta kaut kas ir uz lūpām, kas ir normāli, jo uz lūpām ir kaut kas. Bet... Nu, ļoti skaisti. Man vajag biežāk testēt jaunas tekstūras. Un es skaitīju, uz pirmo acu uzmetienu, ja es skaitīju summas, kādas ir par, cik maksā kalendārs, drogās un katrs produkts, un tas tiešām ir izdevīgi nopirkt šo kalendāru. Par cik izdevīgi pateiks Kristīna, kura apstrādās šo video. Šie ir toņi. Palika divi produktu veidi. Soft Matte Lip Cream. 2 toņi. Paņemšu, testēšu gaišāko, lai vienkārši varu pēdējo produktu. Man vienkārši ir aizdomas, ka šitas varētu ļoti tā palikt uz lūpām. Testēsim gaišāko. Šis vieglāk klājas nekā iepriekšējais un ļoti garšīgi, tā garšīgi smaržo. Saldi. Tāds maigumiņš. Tu atradi vēl vienu? Jā, Majo. Mēs atradām vēl vienu tikko produktu. Asa London.
Malacis, Leo, kā atradi? Girls and boys. Pēdējie. Tas ir Butter Gloss. Tikai viņiem ir izgājuši vairāki jaunumi. Un tur ir dažādas tekstūras. Butter Gloss. Izskatās ļoti skaisti. Man patīk visi tonīši, kur ir bez spīduma. Man patīk viņi visi, kā izskatās. Ar spīdumu izskatās very exciting. Un ir vēl viens Candy Swirl. Šis ir Crème Brûlée. Crème Brûlée. Izskatās, ka šis tonis man ir par gaišu. Vai ļoti 90. stilā. Bet vēl gaišākām meitenēm. Šis ir īstais tonis. Pamēģināšu arī Madeline. Leo zaudē pacietību jau. Arī šķiet, ka man ir par gaišu. Kā jums liekas? Tad es pamēģināšu arī trešo, kurš ir Bit of Honey. Patiesībā tas ir iepakojums tikai. Tas žēl. Gribējās, ziniet, lai tas bez krāsas sajauktas kopā. Bet patiesībā tas ir tikai uz iepakojumu uzdrukāts. Man vispār ļoti interesanti, ka man likās, ka viņš ir sarkans. Bet dzīvē izskatās tāds vairāk rozīgs. Šis man patīk. Laikam vairāk. Pēc toņa tieši. Un arī uz sajūtām ir tā interesanti. Ar spīdumiņiem. Aidievi ar spīdumiņiem. Man vienmēr tādi oranžie, man ir bail no viņiem. Ja man šķiet, ka viņi padarīs lūpas dzeltenākas. Bet pamēģināsim abus. Man jārasa to uz lūpām. Sāksim ar She Got Money. Money. Uz lūpām visforšākā sajūta. Un notestēšu arī otru. Mēs esam notestējušas visu, kad mēs esam malacītes. Vai es uzskatu, ka šīs adventas kalendārs ir tās naudas vērts? Viennozīmīgi noteikti. Ja jūs neesat vēl paspējušas neko iegādāties sev, pat ja jūs redzat šo video vēlāk decembrī, noteikti, ja viņš ir vēl pieejams, noteikti viņu var nopirkt. Ja jūs esat baigās lipstick fanas, jo šeit ir ļoti daudz tieši lūpu produktu. Vai man gribētos tomēr, lai nākamgad kalendārā būtu vairāk produktu no dažādām kategorijām, lai varētu smuki sataisīt pilnīgi visu make-upu ar NYX kosmētiku. Tas būtu fantastiski. Kas man patika vismazāk? Man patika vismazāk šie. Es atvainojos, ja kāds ir fans. Man nepatika. Es nezinu, kur viņus izmantot. Kā viņus pielietot? Varbūt kāds pamācīs komentāros. No lūpu produktiem man viennozīmīgi patika ļoti pēc tas sajūtas uz lūpām Butter Gloss. Viņi tādi, man liekas, ļoti lietojami, ļoti feini bija. Ļoti patīkami uz lūpām ikdienai. Lai jums ir foršs gaidīšanas laiks, drīz Ziemassvētki, un tad sāks palikt gaišāks, turamies. Paldies, ka skaties. Lūdzu, spied like, subscribe, atzīmē zvaniņu, lai nepalaistu garām manus video. Raksti komentāros, kurš produkts tev patika visvairāk, kurš tev nepatika vispār. Un tiksimies nākamajā video. Atā!